Ienaidnieks nav tur ārā. Tā nav kaut kāda Krievija vai vēl kāds, kas grib karot te ar Latviju vai ko. Ienaidnieks ir tepat, pašmāju kangari, kuri ērti iesēdušies kungu krēslos jau vairāk kā 30 gadus, vicina karogus, gudri runā, manipulē, ar viltu, apmānu un spaidiem apmāna to tautu. Jo daudz vienkārši nesaprot, ir aizmirsuši gan kas viņi ir, gan kas ir svarīgs, piemuļķoti. Pastāvās, bet brīvi. Ne nu brīvi, ne nu kā. Ne nu brīvi, ne nu kā. Priecājas par kaut kādām uzvarām, Oskara balvām un hokeja balvām un uzvarām, kamēr tauta ir nolikta uz altāra kā upuris. Jā, tā es to redzu. Atmet pa kādam gaļas kumosam. Nu še, ņemiet, te jums, bišķiņ ego prieki, kamēr tautu vienkārši nīcina ārā. Un latvietis kā tiešām naivs un dumšs nesaprot, priecājas, lustējas par kaut kādām bezjēdzīgām uzvarām, kamēr pašu tautu iznīcina, noplicina, pret viņu izved genocīdu. Tas skaidri redzams. Visu grib atņemt. Švābs nevelti teica, tev nekas nepiederēs, un tu būsi laimīgs. Ne nu laimīgs, ne nu kā. Bet Latvija skrien pirmā ar visām inovācijām. Esat pamanījuši, ar visām inovācijām pirmā, pirkstu nospiedumu, ar vakcīnām, ar visu pirmā skrien. Tieši ar to, kas nav labi, viņa ir pirmā skrien bezdibenī. Un dzen tautu uz kraujas malu. Visu laiku, jau 30 gadus tas notiek. Es tikai to pamanīju, kad ierados šeit atpakaļ, 7 gadu atpakaļ, ka te kaut kas riktīgi nav kārtībā. Ka šeit manipulē ar tautu kaut kādi dēmoni, svežzemju kungu, kaut kādas garīgas būtnes, kaut kādi monstri, kas vienkārši ir apmuļķojušas tautu. Tauta ir tā kā zem hipnozes. Un tagad par to Krieviju. Kas tas par murgu? Nekāds karš nav vajadzīgs. Es saprotu, kam viņu vajag, lai norakstītu visu to, kas ir nozagts. Tur vajag karu, jā. Bet nesanāks. Tas karš? Nē. Es esmu pilnībā pret. Mums nav vajadzīgs karš, bet jums, kangari, jums gan vajag karu. Jums ļoti vajag to karu. Un jums vajag pazudināt dvēseles cilvēkus, un jums vajag norakstīt to naudu, vai ne? Jā, kaut tauta tu ieraudzītu, kaut tev būtu acis, kas redz, un tu ieraudzītu visu šo genocīdu tādu, kā tas ir. Tas nav tikai par gaļas paviljonu, kuru aizvēra pēkšņi, vienkārši necilvēcīgi, atņemt cilvēkiem gan ienākumu, gan iespēju iepirkties ēdienu. Sūds ar tiem jāņem, bet vienalga. Tik drastiski to izdarīt, tas vienkārši parāda, ka tevi, mīļais latvieti, neciena, nevērtē absolūti nemaz. Ne šī tā saucamā valdība, neviens, ne tā Eiropa, tas viss ir genocīds. Un tev beidzot ir jāsaprot, tevi nīcina ārā, tepat tavu pašmāju kangari, ļaundari, tādi, kas ir pārdevušies tiem ārzemju kungiem, kas te brauc un gudri runāja 30 gadus atpakaļ, pieaicināja visādas zināmas demoniskas būtnes. Tev jāredz, tev jāieraug, mīļais latvieti, ka neviens tavā vietā neiztaisnos tavu muguru. Un ja tu esi gatavs turpināt liekties, tad tu neesi nekā vērts. Kādreiz bija kurši, stipri, spēcīgi, tādi kā
vikingi, pat norvēģi un dāņu vikingi baidījās, pat teica, dāņi ir tādas stāsti, ka dāņi ir teikuši tikai ne tos latviešus, nu tos ne, tikai ne tos, tik stipri bijām. Kur tas palika? Kas notika ar tevi, latvieti? Kas notika ar tevi, latvieti? Tu pat biji lepnums un gods PSRS laikā, Baltijas republikas. Mēs bijām godā celtas. Es pati pa visu Padomju Savienību izbraukāju. Kur vien es braucu, es teicu, ka es no Latvijas un no Jūrmalas, ar mani apgājās kā ar VIP. Tagad Latvija ir kļuvusi par apsmieklu, un tu, latvieti, par apsmieklu. Un ne jau Krieva dēļ, nē, mīļais, to aizjūras kungu dēļ, kas atnāca šeit tevi apzagt. Un ir veiksmīgi apzaguši, aptīrījuši, apsmērējuši, noplicinājuši, noniecinājuši, pazemojuši. Un tu vēl turies? Tu vēl neredzi? Mīļais tautieti, tu neredzi, kas notiek? Vai tad tu nevari iztaisnot savu muguru? Vai tad mēs nevaram visi kopā iztaisnot beidzot tās mūsu muguras, atmest visus tos partīniekus un visu šitās ilūzijas un muļķības? Un kā tauta, vai tad nevaram saņemties pateikt savu nē? Mūsu zemē tādi ozoli auga, tādi spēka koki. Bet kur cilvēkos tas spēks? Kur viņš ir pazudis? Kas ir ar tevi, latvieti? Tu vari vai tu nevari pateikt savu nē beidzot? Tieši tiem pašmāju kangariem, tiem zagļiem, tiem bendēm, tu vari pateikt savu nē? Tāds ir jautājums.